Vai zinājāt, ka mūzikas instruments var būt vienkārši balons? Jau ar pirmajiem orķestru parādes priekšnesumiem pedagogi pierādīja savu radošumu. Kā izspēlēt ar balonu? Ziniet, jāsaka tā neparedzam, jo katru reizi nesanāk. Un es vienkārši ļoti turēju īši, lai šī būtu tā reize, kad man sanāktu. Laikam jau sanāca, ja jūs dzirdējāt, vai ne? Jaunie mūziķi bruņojušies ar dažādiem instrumentiem un arī paši pārģērbušies visvisādos tēlos. Kādus instrumentus spēlē Lauva? Trubas. Tas sanāca ļoti, ļoti labi. Jā. Tu esi trubu meistars. Tu vispār tādu veļasdēlu kādreiz dzīvē pirms tam biji redzējis? Nē, tikai pirmo reizi, tad, kad man parādīja. Un tad, kad audzinātājs skolotājs pateica, ka tas ir veļasdēles, tu nedomāji, ka viņas mānās? Domāju. Kā tur vispār veļu var pamazgāt? Tā nav tāda veļas mašīna. Instruments tas ir. Mūzikas? Jā. Šoreiz orķestru parādē 13 Talsu novada pirmskolas izglītības iestāžu priekšnesumi. Lai piedalītos, nosacījumu nav. Katrs pedagogs izvēlas vienu savu grupiņu, neatkarīgi no tās vecuma, un iestudē priekšnesumu. Kā vispār tādu bērnu bariņu ar tādu precīzu priekšnesumu var savākt kopā, kur tāds noslēpums? Tas ir treniņš, tikai regulārs treniņš, un galvenais, lai visi vienmēr ir priecīgi, lai nevienam nav kaut kāda negribēšana nākt. Izskatās jau viegli, vai ne? Bet darbs ir ļoti liels apakšā, lai bērni varētu muzicēt pirmsskolā. Viņiem ir ļoti maz gadu, un vienmēr ir kaut kāds pārsteigums, un man liekas, šogad bija ļoti krāsaina šī te orķestra parāde. Pirms 8 gadiem orķestru parādes ideja radusies, lai pievērstu kolēģu uzmanību ritma rotaļām, kas pirmkārt bērniem rada prieku, bet reizē arī attīsta bērnu uzmanību, atmiņu, domāšanu un radošumu. Covid gadu parādīja to, ka ja nav šādi pasākumi, ja nav tik ļoti iespējams, nodarboties ar mūziku un ritmizēt ritma rotaļām, tad bērniem krasi krītas šī uzmanības aktivitāte. Pedagogi paši, grupu pedagogi, pirmsskolas skolotājs toreiz teica, ka bērns vairs nevar tik daudz, cik viņš ir varējis iepriekš. Orķestru parāde bērniem māca arī uzstāties un arī skatīties citu priekšnesumus, uzvedības kultūru. Es redzu, kā pieauga ne tikai bērnu un skolotāju varēšana, izdoma un fantāzija, bet pieaug arī par laimi pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas instrumentu krājums. Labi, vienreiz interesanti paspēlēt kaut kādas tādas pašdarināts rīks, bet tomēr jātiecas uz to, lai katrā bērndārzā visā Latvijā būtu labi skaņu rīki, labi mūzikas instrumenti. Tāpēc, lai redzētu, kā patiesībā ir spēlēt īstus mūzikas instrumentus, bērni varēja redzēt priekšnesumā, ko viņam veltīja mūzikas skolas audzēkņi. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalne.